kāds ir cilvēks? Vai tiešām viņš ir tik neatkārtojams? Kas uz pasaules ir brīnišķīgs? Mēs esam brīnišķīgi, oriģināli, atšķirīgi un apbaroši visās rakstura iezīmēs. Ja katrs esam brīnums, katrā ir kāds eņģelis. Bet kas mūs vieno? Kāds ir cilvēks? Labāk ir būt mums, ja nebūtu šo skaisto nedarbu, nebūtu arī mums katram savs neatkārtojamais es. Īstais es, nesamākslots, ne no sapņa izvilkts. Cilvēks ir īsts meistardarbs. Ja tic sev, tic savam iekšējam brīnumam, to neslēp kādā no savām domu kastēm, drīzāk uzraksta sev uz pieres. Lepojas ar to, tic tam. Ticēt brīnumam nav ticēt zobu fejai. Tas ir grūtāk, jo jātic sev, un tikai tā cilvēks veidojas par meistardarbu. Tituls, nauda, viltība, apkārtējie cilvēki, tie tavu iekšējo meistardarbu centīsies saķēpāt. Tie nepalīdzēs tev izgrabt eņģeļa spārnus. Tev pašam ir jātic savam eņģelim. Cilvēkā tas ir tas brīnišķīgākais. Tas ir tas brīnums, kas piemīt gan skaudībai, gan mīlestībai, gan labajam, gan ļaunajam. Cilvēks brīnās, tauta aug, viens cīnās, cits raud, visi jūg citu prātā, bet es ticu savā brīnumā.